Mēs atrodamies pilsētas vecajos kapos. Kā iela, kapu pirmsākumu meklējam ir 17. gadsimta pašā sākumā, bet būtībā šī vieta, tāpat kā daudzās citās Baltijas valstu, tā skaitā arī Latvijas, piemēram, Ventspils, Rīgas, ostas pilsētās, šis ir balasta dambis. Te veidojies paaugstinājums, ir sabērtas smiltis no kuģa balasta, kas nāca šurp pēc kravas, lai kuģis būtu stabils. Tāda krava bija nepieciešama, atbraucot, piestājot ostā, tā vairs nebija vajadzīga, un tādēļ kuģinieki maisos iznesa un veidoja šo lielo uzbērumu. Dažus gadus atpakaļ te notiek arheoloģiskie izrakumi, kur apmēram 6 kvadrātmetru laukumā mēģināja noskaidrot šo smilšu slāņu gan vecumu, gan struktūru, un uzdūrās uz, protams, ne jau uz abedījumiem, jo abedījumi ar nolūku šeit bija domāti neaiztikt. Uzdūrās Ziemeļāfrikas iedzīvotāju dažādiem maziem amuletiņiem, fetišiem. No tā konstatēja, ka vismaz viens slānis apmēram 2 metru dziļumā tika uzbērts no Ziemeļāfrikas smiltīm. 17. gadsimta otrajā pusē šeit jau bija stabila vieta liepājnieku abedījumiem. To sauc par Liepājas vācu kapsētu. Tā dalījās vairākos sektoros, vēsturiski attīstījās katoļu sektors, saucamie eļļas kapi, poļu arī kapi, viņi kādreiz tika saukti, bet pārsvarā tas bija Liepājas patrīciešu abedījumu vieta, šis lielais uzbērums gartirzniecības kanālu ziemeļu piekrasti. Un šajā vietā ir abedīti gan samērā necili vācu tautības pilsētnieki, gan arī tādi, par kuru uzvārdiem zina katrs skolas bērns. Un viens no tādiem ir mūsu pilsētas viens no izcilākajiem patrīciešiem Kārlis Gotfrīds Sigismunds Ulrichs. Miris 19. gadsimta beigās, bet atstājis aiz sevis milzīgi lielu ieguldījumu un kultūra vēsturiskā mantojuma slāni. Ne jau par velti, vēl pirms Pirmā pasaules kara viņa vārdā tika nosaukt iela, kur arī vēl tagad ir saglabāta, bet, diemžēl, nav saglabāta viņa pēdējā atdusmas vieta viņa statusam un viņa veikumam pienācīgā kārtībā un godībā. Šis abedījums vai viņa dzimtas abedījuma vieta, te ir vairāk abedījumu, tika izlaupīts vairāk kārt Pirmajā pasaules karā. Pēc Otrā pasaules kara 1946. gadā Liepāja kā no kara apstākļos vismazāk cietusī pilsēta, salīdzinot, protams, ar Krievijas rietumu apgabaliem, par savu labklājības un mājas vietu atzina Krievijas Smoļensks, piemēram, Novgorodas, Ļeņingradas, arī Maskavas apgabalu vienkāršie iedzīvotāji. Un sākās tā saucamais plīša desants, kā simtiem migrantu bari, tā kā siseņi, apsēduši kravas vilcienu kāpšļus, vilcienu ejas, sakabes un pat uz jumtiem, ceļoja šurp cauri visai plašajai Krievijai uz maizes zemi Latviju, tā skaitā maizes vietu Liepāju. Protams, ka viņiem nebija kur dzīvot. Un tad par labu tika atzīts arī šīs te dīvainās būves kapličs, kuras uzlauza
kurināja ugunskurs. Te bija vesela pilsētiņa, kurā dzīvoja šie migranti, kurus vēlāk pēc tam padomju vara izvietoja pa dzīvokļiem, jo bija jāuzlabo PSRS jauno republiku nacionālais sastāvs. Nu, lūk, un šis vandālisms, tad mēs viņu tagad redzam kā turpinājumu. Diemžēl arī šogad un šodien mēs neesam pienācīgi atdevuši godu mūsu patrīciešiem, kuru darba un intelektuālā ieguldījuma augļus mēs baudām.